Tikai tāpēc, ka tu piedevi kādam, nenozīmē, ka tev jāļauj viņam nākt atpakaļ tavā sirdī. Draugs, kas bija tavā dzīvē, un tu uzticējies viņam, bet tagad tu nevari vairs uzticēties. Tu vari joprojām piedot viņam, mīlēt viņu, bet tev nevajag atļaut nākt atpakaļ savā iekšējā aplī, sev apkārt. Dažreiz tas prasa aiziet no toksiskiem cilvēkiem, lai iztīrītu tavu sirdi, māju, no toksiskiem vārdiem, ko runāja par tevi. Tu ar to barojies, un kādi uzauga verbālā vardarbīgā namā, kurā tevi sauca visādos vārdos, kas ir zem saules. Un tava identitāte un tas, kas tu biji, mērķis, tu jūties kā zaudētāja, lai arī kurp tu ietu, bet tas ir tas, ko pasaule saka par tevi, tas nav tas, ko Bībele saka par tevi. Robežas ir bībeliskas, ir labi, normāli iet prom no toksiskām lietām vai situācijas, kas ir toksiskas. Pauls runāja Titus 3:10-11. Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrais pamācījis, noraidi, zinādams, ka tāds ir samaitāts un grēkodams pats sevi notiesā. Pauls deva atļauju stāties kādam pretī, kas baznīcā izraisa dalīšanos. Viņam bija jāpiedod, bet tajā pašā laikā viņam bija jāstājas pretī viņiem, dodot tiem pirmo un otro brīdinājumu, bet pēc tā, lai nav nekāda sakara ar viņiem. Viņi sāka runāt baumas, uzbruka Bībeles patiesībai, vedot cilvēkus prom no Jēzus. Pauls teica, nestāvi par to.